Saka, ka pie Daugavas ir ļoti garšīgs restorāns Koja. Viņš šeit ir. Ejam noskaidrot, vai te patiešām ir ekskluzīvs ēdiens. Savu vakaru es sākšu ar bezalkoholisko kokteili Tea Time Evenings. Mango, citronu sula, tēja un gāzēs ūdens. Šajā kokteilī jūtama tēja tiešām un citroniņš tāds svaigs, manuprāt, sadarēsies ar maniem gardajiem ēdieniem, kur es pasūtīju. Atneze mums uzkodas un sāksim vispār ar maizīti. Maizīte tiek pasniegta ar jogurtu, ar fermentētu citronu un vēl citām piedamām. Šādu kombināciju es ēdu pirmo reizi, un tas ir tiešām kaut kas īpašs, interesants. Ir vērts jau atnākt vienkārši nogaršot šeit maizi ar jogurtu un citronu. Turpināsim ar uzkodu. Šī ir trifeļu kanole. Kanola ir pati sagatavota no trifilēm. Iekšā ir kokosriekstu, apakšā mango ar pistācijām. Nu, nogaršosim šo kombināciju. Tas ir ļoti maiga kombinācija. Jūtas garnols, jūtas mango. Es noteikti atnāktu šeit un vēlreiz nogaršotu šo. Vēl viena uzkoda, kuru es neesmu pirms tam garšojis, ceptas olīvas. Vai jūs esat garšojat tādu? Ierakstiet komentārā. Man nekad nav garšojušas zaļās olīvas, bet šis mani pārsteidza. Ceptas. Viņas garšo pēc dūmiem, pēc tiešām grila dūmiem. Ir sajūta, ka it kā tu ēstu gaļu, bet gaļu tu neēd. Tiešām ir vērts nogaršot, ja jums pat negaršo olīvas, jo es neesmu olīvu fans. Nākamā uzkoda ir lielo patārtars, bet viņš arī nav parasts. Kā šefpavārs minēja, liksim atsauksmi uz dabu. Burkāns ieraksts zemē. Jā, šeit ir burkāns, pupināta austerojoli un parmezāns. Kā jūs jau sapratāt, šefpavārs tiešām eksperimentē un viņam pagaidām ļoti labi sanāk. Es vispār nesaprotu, ka tā ir gaļa. Tas viss kombinācija ir tiešām kaut kas īpašs. Visu, ko pagaršo, gan kopā, gan atsevišķi, ir svaigs, garšīgs un tiešām ļoti interesants. Turpināsim ar pamatēdieniem, bet starpā frī kartupeļi ar trifeļu mērci no īstas trifeļu salsas. Izteikta trifeļu garša. Kartupeļi frī ir kraukšķīgi un karsti. Ja man ir kādreiz kāds pasauks uz restorānu, ziniet, es mīlu trifeles. Bet turpināsim šo burvīgo vakaru ar 8 kāju. Šeit ir kupināti baklažāni, tomāti un jaunie kartupeļi. 8 kājas ir marinēts, bieters, ļoti piesātināta garša. 8 kājas svaigs, dārziņi arī svaigi. Katru dakšiņu karotīti ņemot un garšojot, tad sajūt, ka atveras jaunas garšas. Es vēlreiz paņemtu šo pamatēdienu tiešām. Un nogaršosim arī otro pamatēdienu teļa vaigi ar kartupeļu biezeni, pikanto tomātu mērci un brokoļiem. Teļa vaigi ir pončika veidā. Nogaršosim visu kopā. Šādu teļa vaigu pasniegšanu es vēl neesmu redzējusi. Šeit viņus arī var droši ņemt, jo ir tiešām gardi. Šeit ir ļoti mājīgs interjers ar skatu uz Daugavu. Atrodas Andreja ostā. Ir elektriskais kamīns, lai siltāk. Daudz mazu, milīgu galdiņu, tiešām ļoti, ļoti mājīgi. Ēdienas interjers. Nogaršosim bezalkoholisko kokteili Raspberry Garden. Tur ir iekšā avenes, baziliks, citronu sula un gāzētais ūdens. Ļoti svaigs bezalkoholiskais kokteils, kuri ir vērts nogaršot. Gaidam desertu. Wow, wow, wow. Man atnesa pīli. Tā ir panna kota ar mango. Tur ir piens, iebiezinātais piens un tonkas pupiņa. Paskatieties tikai uz šo pasniegšanu. Vienkārši pīlīte peldās. Apakšā ir smiltiņas. Smiltiņas ir no dažādiem riekstiem. Un šī pīla, man ir pat žēl viņu ēst. Tas ne tikai izskatās skaisti, bet arī garšo skaisti. Tiešām piepildīta garša un jūtas tonkas pupiņa. Tiešām meitenes skrien uz Koja restorānu, lai nobildētu šo pīlīti un ielikt Instagramā, jo viņu ir vērts iegādāties, nobildēt, un viņa arī bonusā ir nereāli garšīga. Kā arī viss šeit ēdiens. Šis restorāns mani tiešām pārsteidza. Es šeit atgriezīšos vēl, jo katra uzkoda pamatēdiens. Deserts bija 10 no 10. Šefpavārs ir pārdomājis visu, un es šeit noteikti paņemšu savas draudzenes.